Tātad šodien mēs runāsim par ļoti svarīgu jautājumu. Es esmu aizsācis lekciju ciklu, semināru ciklu ar nosaukumu Ko vēlas skatītāji? Un tas ir ļoti saistošs jautājums ikvienam teātra mākslas interesantam, aktierim, režisoram. Un šodien mēs konkrēti runāsim par 3 lietām. Par skatuvisko ticamību, to, ko sauc par klātbūtnes efektu un skatuvisko uzmanību. Visas šīs 3 lietas ir tās, kuras mēs gaidām no aktiera un no teātra kopumā. Tātad, kā jau Agita minēja, kopējais nosaukums šim semināram ir 3 triki skatītāju uzmanības piesaistīšanai, un es vēlos jums šovakar atklāt šos 3 trikus, lai jūs varētu darboties tā kvalitatīvi, iespējams kaut ko vairāk sasniegt, iegūt. Man tā interese ir strādāt ar jauniešiem visā Latvijā, palīdzēt viņiem pilnveidoties. Tas ir tas, ar ko es strādāju ikdienā, tāpēc tas arī ir mans mērķis šajā vakarā. Šodien mēs runāsim par 3 lietām. Pirmkārt, es vēlos nedaudz iziet cauri vēsturiskajam aspektam, lai noskaidrotu kopā ar jums, kas tad īsti ir teātris, kas ir auditorija un aktieris. Kāpēc tas ir aktuāli? Lai mēs rastu atbildi uz jautājumu, kas tātad ir teātra mākslas pamatā, mums ir jānoskaidro, kāda ir teātra izcelsme. Es reiz dzirdēju tādu ļoti interesantu stāstu, ceru, ka izstāstīšu pareizi. Tā situācija bija tāda, ka paudžu paudzēs cepeškrāsnī vistu. Ziniet, tādu lielu vistu, kas nav kaut kāda stilbiņa, vasala vista, ko, teiksim, arī uz kaut kādiem atsevišķiem svētkiem pasniedz galdā. Un parasti vienmēr saimnieces nodeva vienu otrai šajā ģimenē, par kuras stāstu tradīciju. Katru reizi vistai spārniņus nocirkt nost un ceptu bez spārniņiem, ceptu atsevišķi. Un neviena no šīm saimniecēm īsti nevarēja izskaidrot, kādu apsvērumu dēļ tas īsti ir nepieciešams, ja galu galā cepeškrāsnes ir pietiekami liela, lai to var ielikt visu kopā. Un izrādās, ka pēc jautājuma noskaidrošanas atklājās, ka sen atpakaļ Omīte bija tā darījusi, jo krāsniņā vietas nebija. Tātad saglabājās tradīcija, kad mēs pazaudējam jēgu. Un arī tas, kas notiek ar mākslu mūsdienās kopā, es personīgi uzskatu, ka mākslā kaut kādā ziņā pazaudē savu sākotnējo nozīmi, savu sākotnējo jēgu, un tad ir vērts atgriezties un noskaidrot. Otra lieta, par ko mēs runāsim, ir trešā dimensija, kā es to saucu. Bet šeit nerunāšu par fiziskām dimensijām, kā platums un garums un dziļums, bet gan par laiku un telpu saistībā ar teātra mākslu. Un trešais akcents tiek likts uz tēla izpratni. Tātad, ko vēlas skatītāji? Teātra māksla ir kaut kas ļoti saistošs, kaut kas ļoti unikāls. Ļoti daudz cilvēku par to interesējās, tāpēc mēs arī piedāvājam teātra mākslas kursus, bet teātris ir arī ļoti izaicinoša māksla. Un mūsdienās tā situācija ir tāda, ka mākslas pasaulē ir daudzi jautājumi, vēl joprojām neatrisināti, kurus cilvēki, mākslinieki mēģina risināt, bet vēl pie īsta skaidrības nav nonākuši. Pīters Bruks, Lielbritāņu ļoti slavens režisors, viņš reiz teica tādus vārdus attiecībā pret aktieriem un auditoriju. Es gribu, lai jūs vērīgi ieklausieties. Ja jums ir dotas 30 minūtes, piemēram, 30 minūtes, un jums ir jāaiziet auditorijas priekšā, ziniet, ka auditorija no jums sagaida. Viņa gaida, vai jūs attaisnosiet tās cerības, kādai auditorija ir atnākusi. Ko īsti vēlās skatītāji?
Skatītāji pirmkārt vēlās klātbūtnes efektu. Kas ir klātbūtnes efekts? Vai tad, ja mēs aktieri noliekam 50 centimetru attālumā no skatītājiem, vai uzreiz radīsies liels kaut kāds izteikts klātbūtnes efekts? Nu, tā taču ir klātbūtne, tuvāk par tuvu, kur tad vēl tuvāk? Klēpī varbūt apsēsties. Nē, tādējādi mēs visticamāk nobloķēsim. Un skatītājs ieņems aizsargu pozu un veidos aizsargu reakcijas. Tas, kas ir jādara, lai panāktu šo klātbūtnes efektu, aktierim ir jādzīvo šeit un tagad. Teātris ir cieši saistīts ar to, vai mēs, kā Pīters Bruks izsakās, vai mēs pievilsim auditoriju vai attaisnosim tās cerības. Viljama Šekspīra darbos tā galvenā centrālā kodola vēsts balstās uz 3 lielām atziņām. Pirmkārt, teātris ir stāsts par cilvēcību, par cilvēku savstarpējām attiecībām. Otrkārt, teātris ir stāsts par reāliem dzīviem cilvēkiem, kurus tātad mēs identificējam ar šiem skatuviskajiem tēliem, kurus nozīmē dramaturgija. Treškārt, kas ir ļoti, ļoti būtisks, svarīgs ir šis personīgais kontakts aktieriem ar skatītājiem. Teātris savā attīstības gaitā ir izgājis cauri vairākiem posmiem. Kā māksla tas parādās līdz ar antīgiem grieķiem, un antīgajā pasaulē teātris ir saistīts ar eksistences jautājumu. Un teātris līdz pat mūsdienām saglabā šos jautājumus. Kāda ir mūsu dzīves jēga? Ko mēs varam sagaidīt no dzīves, no likteņa, kā to teica grieķi? Kāpēc cilvēks vispār ir nācis pasaulē? Es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka vēl joprojām šie jautājumi ir ļoti aktuāli. Pasaule ir ļoti, ļoti sena. Kreacionismā un kristīgajā ticībā mēs runājam par 6000 gadu orientējoši, kurus mēs varam izsacināt no Bībeles. Darvinisms un evolūcijas teorija vairākus miljārdus piemin gadu. Taču tā situācija ir tāda, neskatoties uz kuru no šīm teorijām mēs vairāk, no šīm hipotēzēm vairāk pieņemam savā izpratnē, teātris arī savā ziņā, savu rituālu un mītisko domāšanu pastāv kopš ļoti seniem laikiem. Tad teātris pašā pamatā sākotnēji saistīts ar rituālu un ar šo cilvēku pamatjautājumu gūzmu par to, kas ir cilvēka eksistences pamatā. Taču ar seno Romu ienāk otra funkcija teātriem, otrs mērķis, pēc kā mēs varam identificēt teātra būtību, un tā ir izklaide. Izklaide iet cauri no tā brīža, cauri dažādiem gadsimtiem, un līdz ar viduslaikiem savukārt parādās teātris jau izteiktāk, lai gan arī antīgajā kultūrā tas bija, kā propagandas līdzeklis, lai paustu sabiedrības ideoloģiju un valdnieku varu. Tātad, līdz pat mūsdienām, ja mēs skatāmies, kas notiek renesansē, kad atzīst humanismus, kad ir arī izklaidējošā funkcija teātrim minama, ka 17. un 18. gadsimtā galmas nostiprina vēl vairāk savu varu, un atkal teātris vairāk kļūst par izpriecina valdniekus. 19. gadsimtā teātris ir saistīts ar sabiedrības interesēm un kas tad īsti ir realitāte, mēģina risināt šo jautājumu. Un 20. gadsimts, protams, ienāk ar ļoti lielu dažādību, kas saglabāsies pat mūsdienām, un arī ar varu, jo teātris tiek pakļauts gan komunismu ietekmē, gan nacismu ietekmē, bet tātad kopā savalkot, kas tad īsti ir teātra pamatā. Teātri mēs varam uzlūkot sekojoši, pēc tā funkcijām. Pirmā funkcija, tā ir kaut kādas varas ietekmes paušana. Otrā funkcija, izklaidējošā funkcija, un trešā funkcija ir risināt pamatjautājumus dzīvē. Kas ir realitāte, kas ir cilvēka eksistences pamatā. Bet es gribu uzsvērt, ka pats galvenais jautājums, un šis pirmais triks, kuru es gribu, lai jūs ņemat vērā, ir izprast, kas ir teātra pamatā. Un teātra pamatā ir šī savstarpējā komunikācija. Kad es
kā aktieris komunicēju ar skatītājiem, runāju caur sižetu ar šiem skatītājiem par dzīvē svarīgiem jautājumiem. Un redziet, kur ienāk viena no mākslas problēmām. Es minēju, ka vairākas problēmas ir, viena no tām ir. Mūsdienās mēs pazaudējam šo jēgu mākslai, un mākslas it kā stāv uz vietas, bieži vien. Šķiet nerisina nekādus svarīgus jautājumus, neiedvesmo vairs cilvēku, nepacēj viņu jaunos augstumos, neiedrošina dzīvot labāku dzīvi. Un tā ir liela problēma. Visu gadsimtu būtībā dižanie režisori, tādi kā Konstantins Staņslavs, pagājušā gadsimta krievu tautības režisors, kurā ietekme ir visā pasaules mērogā vērojama. Viņš teica, ka teātra pamatā ir jābūt tiekšanās kārē, spēcīgam gribas spēkam, pēc tā, kas ir labs, pēc tā, kas ir skaists, pēc tā, ko mēs raksturotu kā estētisko. Estētiskais 18. gadsimtā nostiprinās kā filozofijas pamatvirziens un tiek saistīts ar mākslas un mākslas izcelsmes jautājumiem, mākslas funkcijām un to, kas ir skaistais. Vai māksla ir skaists un kas ir skaistais mākslā. Un tad es jūs gribu iedrošināt. Šis pirmais triks, pirmā lieta, pēc kuras tiekties, lai piesaistītu un noturētu skatītāju uzmanību, lai panāktu klātbūtnes efektu un skatuvisko ticamību, ir savā būtībā risināt šos jautājumus ar auditoriju un palīdzēt gan pašiem iekšēji sevi sakārtot, gan palīdzēt auditorijai pacelties augstāk. Ja jūs aiziet prom no teātra izrādes un jūtaties sagrauti, kaut kādā veidā nospiesti, negāciju pārņemti, tad, kā Pīters Bruks teica, tas nav labs teātris. Tas ir mirušais teātris, kā Pīters Bruks raksturo. Nāves teātris. Tiksimies uz dzīvo teātri. Tā ir mana pirmā atziņa, ar kuru vēlos šajā vakarā dalīties. Otrā lieta. Dosimies tālāk pie tātad šīs trešās dimensijas jautājuma. Teātris jau no laika gala, kā jau es teicu, no pirmatnējās kultūras, pirms antīgiem grieķiem, saistās ar jautājumu, kā eksistēt šeit un tagad. Šeit un tagad ir teātra pamatā. Aktierim nav skatuviskās darbības laikā jādomā par nākotni vai jādomā par pagātni. Viņam ir jādzīvo šeit un tagad dotajos apstākļos. Un līdz ar to tas nozīmē, ka reakcijai, lai tā būtu ticama, ir jābūt patiesai. Te jābalstās ir šajā laikā, tagadnē. Uz 3 lietām mēs nedrīkstam vērst savu uzmanību kā aktieri. Tās, kā Konstantins Staņslavs rakstīja savā darbā, aktieru darbs, tiek saukta par 3 negatīvām uzmanības dominantiem. Un kas tad ir šīs 3 lietas, uz kurām mēs nedrīkstam vērst savu uzmanību? Pirmkārt, mēs nedrīkstam vērst uzmanību uz to, ko šajā brīdī par mani kā aktieri varētu domāt skatītāji. Otra lieta, ko mans partneris par mani šajā brīdī domā. Vai arī ko es domāju par savu partneri. Trešā lieta, uz ko mēs nedrīkstam vērst savu uzmanību, ir sekojoša. Uz saviem iekšējiem pārdzīvojumiem. Tātad, uz ko vērst uzmanību? Uz to, atbildot uz jautājumu, uz ko šajā brīdī, šeit un tagad, skatuviskajos apstākļos koncentrējās. Un uzmanību vērš mans atveidojamais tēvs. Tātad pasvītrojam atveidojamais tēvs. Uz to ir jākoncentrē. Ja aktieris koncentrēsies uz saviem iekšējiem pārdzīvojumiem, piemēram, kaut kāds iekšējs satraukums, stress, tad viņš nevarēs koncentrēties, būt uzmanīgs un līdz ar to arī atbrīvots. Un tātad arī zem ticēt. Jo visas šīs skatuviskās darbības pamatelementi ir savstarpēji cieši saistīti, kā vienā ķēdē. Ja viens ķēdes posms
piemēram, skatoviskā uzmanība pārtrūk, tad uzreiz zūd atbrīvotība, tā zūd arī ticamība un skatītāju uzmanība zūd. Ir divi tātad poli, runājot par skatītāju uzmanību. Skatītāji ir vai nu uzmanīgi, vai nu neuzmanīgi. Vidusceļa nav. Skatītāju uzmanību pārslēdzās ik pēc 15 minūtes. Bet tā kā teātris strādā cieši ar asociācijām, tad katra asociācija, piemēram, saulrietis, jūras krasts, mežs, katrs jēdziens ir cieši saistīts ar asociāciju, un uzreiz skatītāji domā, sako līdzi, aktieriem izdodās iedarboties uz skatītājiem. Un mēģina priekšstatīt šo mežu, kas katram ir savādāks, citādāks. Un līdz ar to pat ik pēc 15 sekundēm pārslēdzās uzmanība. Tātad secinājums ir viens. Uzmanība pārslēgsies regulāri. Jautājums ir, kā noturēt, ir kā atgūt šo skatītāju uzmanību. Un tādēļ pirmā lieta, aktierim ir jābūt spējīgam rīkoties dotajos apstākļos šeit un tagad. Otra lieta, kas jāņem vērā. Acu kontakts. Acu kontakts ir enerģijas nodošanas veids. Caur acīm, tā lai izskotos, mums nāk stari. Un jautājums atkal ir, kur vērš acu skatienu mans atveidojamais tēls, nevis kur es gribu. Skatuviskiem objektiem ir jābūt visu laiku un uzmanībai ir jābūt nepārtrauktai. Tiklīdz tiek pārtraukta uzmanības ķēde, uzmanības virzība, momentāli, kā jau teicu, šī ķēdīte pārtrūkst. Un viss pārējais pakārtojas tam. Tātad jūs pazaudējat gan šo klātbūtni, gan šo ticamību un arī skatītāju uzmanību. Līdz ar to acu kontakts ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Jūs nedrīkstat šaudīt acis šurpi, turp apkārt, kā es to saucu par bumbiņas efektu. Nevajag mētāt bumbiņu, vajag zināt konkrēti, uz ko tieši virzīt acu skatienu. Nākamā lieta. Uzmanību mēs varam iedalīt vairākos uzmanības lokos, bet neatkarīgi no tā, vai mēs koncentrējamies uz kaut ko sev tūmā klāt esošu, ap sevi, kaut kur nedaudz tālāk no sevis, bet tādā tuvā laukā, vai visas skatuves, vēršam uzmanību visas skatuves laukā, tad lielajā uzmanības lokā, neatkarīgi no tā, ir ļoti būtiski pārslēgt uzmanību. Ja jūs koncentrēsieties ar savu brīnišķīgo acu skatienu tikai uz vienu objektu, skatītāji ātri, pirmkārt tā pusi nespratīs, ko tu gribi man ar to pateikt. Un domas virzīsies kaut kur citur skatītājiem. Tad ļoti būtiski ir šo uzmanību arī pārslēgt. Tad šie ir tie jautājumi, kurus arī mēs padziļināti apgūstam teātra mākslas kursos, jo, kā jau Agita minēja, es varu šajā brīdī dalīties ar dažām atziņām un ar vēlmi palīdzēt jūsu izaugsmē, bet ja mēs to nenostiprinām praktiski, tad teorija pati par sevi nav cīņa. Vēl viena lieta, ko es vēlos uzsvērt. Skatuviskā darbība ir jāizvērš vairākos plānos. Ko tas nozīmē? Skatuvi, es gribu, lai jūs tagad iztēlotos savā prātā kā 4 stūri. Un šo 4 stūri sadaliet vienādos 9 laukumos. Tos sauc par skatuviskajiem plankumiem. Ļoti smieklīgi nosaukums, manuprāt. Plankumi parasti asociējās kaut kādu dzīvnieku, jaguāru vai ko. Skatuviskie plankumi, pavisam 9. Ja mēs uztveram skatuvi tikai kā vienotu veselu, nevis darbojamies šajos 9 mazākos gabaliņos, tad mēs darbojamies divdimensionāli. Un arī tas ir garlaicīgi, skatītāju uzmanība zūd. Līdz ar to mums ir jāmeklē veids, kā apdzīvot visu šo skatuvi kopumā.
Ja mēs tagad mēģinām tātad iedomāties šajos 9 laukumos, tad mums ir būtībā, mēs sadalām būtībā 3 vertikālās tajās un 3 horizontālās tajās. Tad atrodiet tagad savā prātā šajā bildītē vidu, skatuves vidu, un mēģiniet iztēlē iekrāsot to gaiši rozā, tādā spilgti rozā krāsā. Tad tas ir skatuves vidus. No šīs skatuves vidus izriet visas pārējās vietas. Tad mums nemitīgi jāatgriežās vidū un caur vidu jāizstrādā tālāk šī schēma, kur mēs virzīsimies tālāk par skatuvi. Tas jau ir vairāk saistīts ar horeogrāfiju. Bet ko darīt tad, ja nav skatuves? Ja nav skatuves, tad mēs tik un tā savā iztēlē šo skatuvi izveidojam ar šiem 9 skatuves plankumiem. Bieži vien mūsdienās ir sevišķi uz ielas notiek dažādas akcijas un arī teātris iziet ielās, un tur nav skatuves. Līdz ar to mums pašiem jābūt spējīgiem iztēlēt šos laukumus izveidot. Bet ko darīt tādā gadījumā, ja nav proporcijas? Kopš senajiem laikiem skatuve ir būvēta dažādi. Gan kā kvadrāts, gan kā taisnstūrs, paralelograms, trapece, aplis, pusaplis, gan viss iedomājamās formas, kādas vien var būt. Ko darīt tādā gadījumā? Tādā gadījumā tik un tā, piemēram, tas ir aplis. Lūdzu, tagad iztēloties apli. Ja tas ir aplis, tad jums aplī ir arī vienāds šis kvadrāts. Šis taisnstūrs ir jādabūna iekšā aplī. Ar iztēles palīdzību. Ko tas nozīmē? Piemēram, cirkā ir arēna. Par arēnu tātad sauc šo pilno apli, skatuves formu. Tas, ko dara cirkā, protams, viņi iziet arī uz nāku tuvāk pie skatītājiem. Tā iemesla dēļ, lai kaut kādā veidā iesaistītu skatītājus. Bet vienmēr skatītājs ir nepieciešams iesaistīt tieši, un tādēļ būs daļas, kuras jūs skatuvis neaptīsiet. Bet par to nav jāuztraucās tādā gadījumā, jo tas arī nemaz nav vajag. Nākamā lieta, par ko es vēlos runāt, jeb 3. punkts, ir tēla izpratne. Bet pirms tam mēģināšu vēlreiz noprecizēt, kopīgi tagad pamēģināsim atkārtot, ko tad mēs esam šajā seminārā apgūši. Pirmā lieta, pirmais triks, kas ir ļoti, ļoti ārkārtīgi būtisks, ir saprast, kas ir teātra pamats. Tātad, savstarpēja komunikācija par dzīvē svarīgiem jautājumiem. Auditoriju mēs varam uztvert gan kā daudzgalvājumu pūķi, no kura baidīties, par to es neiesaku, jo tad, ja jūs neiegūstat drosmi uzstāties publiski, jūs nevarēsiet pārliecināt skatītāju. Auditoriju es iesaku uztvert kā savus draugus, līdzspēlētājus, līdzradītājus. Tas ļoti atvieglo procesu. Jums nav jādodās autorijas priekšā kā gladiātoru arēnā. Dodaties, kā jūs dotos pie sava drauga, pazīstama drauga, un runājiet cilvēkiem. Jums nav jāizliekas labākiem, kādi jūs nākat gudrākiem, talantīgākiem, spēcīgākiem. Esiet tādi, kādi jūs esat. Kā aktīvi. Protams, attīstīt un bet tas, ko es gribu pateikt, jūsu personība ir tā skaistā, vērtīgā pērle. Un šī savstarpējā komunikācija, cilvēks ar cilvēku, ir tas, kas ir teātra mākslas pamatā. Otra ļoti svarīga lieta. Apdzīvojiet skatuvi, virziet ar acu kontaktu palīdzību savu uzmanību tur, kur tiektos jūsu tēls. Un dzīvojiet šeit un tagad skatuves kļūst apstākļi. Tagad 3. Es gribu, lai jūs ieklausītos ļoti uzmanīgi. Jo tas, ko es stāstīju iepriekš, ir gandrīz neliederīgs, ja jūs neņemat vērā to, ko es stāstīšu tagad. Mūsdienās mēs
mākslas pasaulē piedzīvojam vēl vienu problēmu, sarežģījumu, kur ir nepieciešams māksliniekiem risināt, un tā ir sekojoša lieta. Mēs sākam nedomāt. It kā domājam, bet mēs neesam vairs spējīgi analizēt, padzināt domāt, padzināt saprast, padzināt komunicēt. Viss kļūst mūsu pasaulē virspusēs. Attiecības kļūst paviešas, seklas, un tad to zūd nozīmīgi. Tagad bieži vien skaitās ļoti labi, ja var 20 minūtēs tāpat paņemam Šekspīra darbu, vispār neesam lasījuši, kaut ko esam dzirdējuši, un pat 20 minūtēm kā mākam, kā pagadās, uzbliežam un rādām. Bet izklausās smieklīgi, bet daudz, kur tiešām tas notiek. Paldies Dievam, ar Šekspīra darbiem tas tā netiek darīts. Bet daudz, kur tas tā ir. Pazūd šī interese ieguldīt ziņā. Pazūd šī interese izprast ziņā. Un tad, ja jūs esat malači, ka jūs šajā vakarā esat izvēlējušies būt kopā ar mums, izvēlējušies izprast ziņu, pilnveidot, tiekties uz kaut ko augstāk. Cilvēki mūsdienās pazaudē mērķa orientāciju. Ja viņiem pajautā, kāpēc tu dzīvo? Kāda jēga tu vajag dzīvo? Es vienkārši eksistēju. Un mana dzīve ir kā pāveres ritenis, kurā es skrienu, un mūžīgi ir šī pastāvīgā aizbildināšanās. Man nav laika. Un tad ir jājautā ļoti gudrs jautājums, ko Imants Ziedonis savulaik uzdeva kādā no savām epifānijām. Viņš rakstīja ļoti vienkārši jautājumu, bet ļoti dzīvi. Bet vai tu esi pamēģinājis? Teātris par 90% saknojas gribas. Virsotņu sasniegšana dzīves apstākļos par 90% saknojas gribas. Jā, daudz piekrīt laimes krekliņā, var piekrist, ka citiem veiksmīgāk apstākļi, bet ja mēs paši negribēsim, ja mēs neiesim uz priekšu kaut ko sasniegt, nekas arī nebūs. Un tādēļ, tas, ko es gribu uzsvērt, trešais triks – analīze. Vārdiņš, kas mūsdienās saistās ar medicīnu, un medicīna saistās ar bailēm. Un tādēļ, kas saka analīze, uzreiz, tāds asins analīze, kā priekšstats nāk prātā, šausmas duris griezīs, ko vēl darīs. Jā. Es īsti nesapratu, ko ar tos uzrakstīju. Liels diapazons starp skaļu un klusu. Tas ir tas, kā es runāju. Es tā arī runāju. Agit man ir galva saka, ka es tā arī runāju. Ja tas traucē uzrakst, jā, nu es tā daru. Bet ja tas traucē, tad tu uzraksti. Mēģināšu tā nerunāt. Bet grūti jau pakāpst māri. Tātad tas, ko es gribu pateikt, mums nevajag baidīties no šī šķietami šausmīgā vārda analīze. Analīze nozīmē padzīnāt izprast. Un ja mēs padzīnāt neizprotam lietas, mēs neesam spējīgi arī padzīnāt uztvert lietas. Bet aktierim ir jābūt spējīgam uztvert lietas. Un režisors ir tas, kurš aktierim palīdz izprast tēla dzīvi, un atrast šo kopīgo saiti, šo nabas saiti ar tēlu. Jo, ja aktieris nav savu tēlu izpratis, nav iedzinājies viņa apstākļos un viņa dzīvē, tad viņš nebūs spējīgs personificēt, ja atveidot šo konkrēto dramaturgisko tēlu. Tad pirmā lieta ir analīze, padzināt analīzi, kas ir nepieciešama. Otrā lieta ir šis mērķis, kuras pieminēju. Mums katram pašam ir jābūt savam mērķim dzīvē, uz ko tiekties. Bet arī katram tēlam. Tādēļ es gribu, lai jūs uztverat tēlu kā cilvēku. Un tas ļoti attiecīgs process. Jūs uztversiet tēlu kā reālu cilvēku. Tātad arī šim tēlam ir konkrēts sapnis, vīzija, mērķis,
misija, ko teātra terminoloģijā sauc par virsuzdevumu. Un visas skatuviskās darbības, kopēji sauktas par caurvīju darbību, un visi skatuviskie uzdevumi ir pakļauti šim virsuzdevumiem. Ļoti daudziem amatieru teātra aktieriem, ar kuriem es strādāju, man ir bijis tā iespēja diezgan daudz strādāt, apmācīt aktierus. Sākotnēji ir tā problēma, ka nav šis spēcīgais gribas spēks, ko mēs mūsdienās esam pazaudējuši, un ko ir nepieciešams atgūt. Jo bez šī gribas spēka sasniegt par visiem 100% mērķi aktieru darbība ir paveikusi. Tai pietrūkst enerģija. Tātad skatuviskās klātbūtnes pamatā ir nevis aktiera iesēšanās klētī skatītājiem. Nav runa par tuvumu. Bieži vien filmās ir aktieri, kuriem šo enerģiju padodas nodot tik kvalitatīvi. Piemēram, es skatos filmu un būtu, it kā šī aktrise vai šis aktieris būtu man tepat līdzās. Tālūk ir nākamā. Skatuvisko klātbūtnes efektu mēs panākam caur enerģijas nodošanu. Un jo spēcīgāk, jo izteiktāk mēs jūtam šo klātbūtni. Jo izteiktāk mēs sakām, es ticu. Un uz brīdi aizmirst, ka īstenībā tā viss ir tikai ilūzija, kas ir teātris. Teātris ir ilūzijas. Tātad, par visiem 100% tiekties uz galvenā mērķa sasniegšanu. Lai palīdzētu ilustrēšu ar kādu piemēru no Romeo un Džulietas, Viljama Šekspīra darba. Tātad, kad jau būsiet dzirdējuši par šo stāstu, ko vēlās Romeo un Džulieta? Viņi vēlās mīlēt viens otru. Jā, bet vairāk par to, jo mīlestība ir tāds ļoti virspusējs jēdziens, un tāds ļoti plašs vispār. Viņi vēlās būt kopā. Un tādēļ ir šis nāves motīvs iekšā. Viljams Šekspīrs ir ļoti gudrs šo darbu uzrakstījis, jo jautājums vēl mūsdienās ir aktuāls. Vai cilvēki var būt kopā un tā tālāk runājot. Arī pēc nāves un nāvē. Jo nāve renesansa cilvēkam šķiet pilnīgi tepat uz soļa esoša un tajā pašā laikā kaut kas ārkārtēji spēcīgs. Tas ir pēdējais punkts. Arī mēs mūsdienās to domājam. Nomešt tad viss. Vairs nekādas jēgas nav. Bet Viljams Šekspīrs aicina domāt, ka mīlestība ir pārāk par nāvi. Tādēļ, ko ir jāvēlas Romeo atveidotājam vai Džulietas atveidotājai, tiekties uz virsuzdevumu, kas ir būt kopā, darīt visu, lai būtu kopā, turēties kopā par visiem 100%. Nākamā lieta, ar kuras vēlos arī noslēgt mūsu semināru, ir sakojoša. Ritms. Ritms ir ļoti plaša lieta, plašs jēdziens, tādēļ vēlreiz iesaku tiešām gan palikt līdz semināru beigām, mēs ar Agitu izstāstīsim par šo fantastisko iespēju pievienoties teātra mākslas kursiem un apmeklēt tos gan arī citos veidos mācīties, apgūt šīs lietas. Jo šajā brīdī es jums atklāšu tikai vienu mazu krikumu. Laika trūkuma dēļ vairāk nevaru šajā brīdī izdarīt, bet es gribu, lai jūs par to aizdomājaties. Tad ritms ir visā, ko mēs darām. Bez ritma nav efektivitāte. Ritms ir mūsu domāšanā, mūsu rīcībā, mūsu vārdos. Arturs pirmie rakstīja, kad Indars runā te skaita klusi, mainās. Jūs jau dzirdat, ka mainās visu laiku tās gradācijas. Un tā es runāju, tas ir mans ritms. Tas ir mans ritms, un katrs runā citādi. Citi ļoti ātri runā, noberkāt upi, kā tautā saka. Citi ļoti lēni runā, tā kā aizskata balsī. Ja? Tātad ritms ir visa pamatā, un aktierim ir jābūt spējīgam komunicēt savu ritmu. Un ritmu mēs varam iedalīt lēnā un ātrā, kā arī vidējā. Vidējais ritms
ienāk mūsdienu pasaulē, mēs vispār sākam pierast pie tā, ka viss taču ir subjektīvs, katram ir savs viedoklis, lai katrs domā, ko grib. Un tādēļ viduvējs ritmus arī mūsdienās tiek pielietots. Viduvējs ritmus priekš aktieru nozīmē darbojies tā kā futbolā. Bet redziet, vienmēr pastāvēs šajā ziņā konflikts ar režisoru, jo režisors uztver subjektīvu vidējo ritmu vienā variantā, aktieris no sava skatu punkta uztvers vidējo ritmu savā situācijā. Un katrs domās citādā. Tādēļ režisors vienmēr faktiski aizrādīs, līdz kamēr nopratīs. Tādēļ klasiskā pasaule līdz pat 20. gadsimtam saknojās divos ritmu veidos. Lēns, ātrs un šajās savstarpējās kombinācijas. Lēns, ātrs, lēns, ātrs, ātrs, lēns, ātrs, lēns. Un tas iet cauri runu, caur darbiem, caur kustībām. Un tādēļ aktierim ir jāatrod katram tēlam individuāls ritms, un tas palīdzēs iejust šī tēla ātrā. Tad tas, ko mēs šovakar esam apguvuši, ir sekojošas lietas. Pirmkārt, nebaidīsimies no mūsu auditorijas, uztversim to kā draugu. Teātra mākslas pamatā ir darbība, ir aktīva darbība un dzīves pašu svarīgāko jautājumu aplūkošana kopā ar skatītājiem. Mums ir jādzīvo kā aktierim šeit un tagad. Jāuztur nemitīgi uzmanība, izejot no tēla viedokļa. Jāveido ir acu kontakts, pārslēdzot uzmanību. Ir jāatrod ritms, katram tēlam individuāls, un jāpadara šis ritms par savu. Bet to mēs nevaram izdarīt bez padziļinātas tēla iepazīšanas, bez padziļinātas analīzes un tiekšanās par visiem 100%. Gan sasniedzot šo skatuviskos uzdevumus un darbojoties skatuvis uz virs uzdevumu, šo galveno mērķi. Ja mēs šīs lietas ņemam vērā, padaram par savām, tad mēs sasniedzam gan skatuvisko ticamību, gan radām skatuvisko klātbūtnes efektu, gan arī piesaistām un noturām skatītāju uzmanību. Un tad atbildot uz jautājumu, ko vēlas skatītāji? Skatītāji, noslēdzot šo semināru, es vēlos teikt, skatītāji vēlas dzīvu komunitāti. Izklausās ļoti vienkārši. Tas ir tieši tas, kas mūsdienās pietrūkst, un tieši tas, kas ir visspēcīgākais teātra ierocis. Dzīva komunitāte.